Labvakar. Labvakar vēlreiz. Paldies, ka esiet pievienojušies tik kuplā skaitā. Un sākam webināru apzināta darba diena, kā strādāt līdzsvarotāk un neizdegt. Droši vien uzreiz jau pirms paša webināra tā izdegšana ir tāda lieta, ka tāds satraukums, vai es to visu varēšu paveikt. Ja? Tad svarīgi ir, ka izdegšana nav rakstura vājums, bet mēs tā varam domāt. Tas ir nervu sistēmas stāvoklis. Šajā webinārā nebūs uzdevumi, kas ir jāizdara, būs daži vingrinājumi, bet pat tos var nedarīt pareizi. Jūs varat mierīgi klausīties, nogrūst nav šķērslis, esiet tādi, kādi esat, nekam nav jātic, nekam nav jāpiekrīt. Jā, tā kā ļaujiet sev pēc iespējas atslābināti būt klātesošiem tik daudz, cik jūs varat. Un sekot. Sekot līdzi. Jā. Nu jā, kāpēc mēs par to varam runāt? Es domāju, viens no iemesliem ir tas, ka mēs tāpat kā ļoti daudz cilvēki, gan Latvijā, gan visā pasaulē, tas ir pietiekoši pētīts, esam saskārušies ar izdegšanu un pietiekoši to zinām uz savas ādas. Jā, turklāt šķiet, ka nevienu reizi vien. Tā kā, lai mēs paši te varētu iemācīties to, ko mēs jums stāstam, arī vajadzēja paiet kādam laikam. Tas patiešām ir raksturīgi izdegšanai, kad šeit tad mēs izējām cauri vairākiem cikliem. Nu jā, un protams, ka ir mums savas jau tāda bāze gan tajā, ka mēs esam, es esmu praktizējoša psiholoģe un psihoterapeiti. Abiem diviem mums ir izglītības psihoterapijā un ar apzinātības praksi, jau arī esam jau strādājuši jau vairāk nekā 15 gadus. Jā, un tad vadot kursus, faktiski tas ir interesanti. Gan arī jebkādā tēmā, vai mēs runājam ar cilvēkiem par trauksmi un stresu, vai mēs runājam par nomāktību, vai mēs runājam par kaut kādu sevis pieņemšanu. Visās šajās tēmās, visos šajos kursos parādās jautājums par izdegšanu, un tāpēc mums likās svarīgi par to pastāstīt. Nu, lūk, izdegšanas jautājums pasaulē pietiekoši pētīts, un par tādu profesionālu izdegšanu iet runa, tad jūs varat pamanīt emocionālu izsīkumu. Kā jūs to sajūtat, saprotat, tas var būt dažādi, tas var izpausties kā trauksmainība, nemieris, kā nomāktība. Un vienaldzība, kad iespējams, ka darbs, kas jums ir labi paticis, vienkārši vairs nepatīk. Ja? Un tiešām negribās un nav intereses un vispār gribētos tikt no tā visa kaut kā vaļā. Jā, tas var būt cinisms, ja? Kas ir tāda savā ziņā tāda izdzīvošanas aizsardzības forma. Un tā ir tāda samazināta profesionālā efektivitāte. Tas pats, ko jūs darījāt iepriekš, prasa it kā subjektīvi aizvien vairāk laika un spēka. Ja? Nu jā, un tad tas, protams, pavelk līdzi atkal visādas vainas sajūtas vai sajūta, ka tur man kaut kas nav kārtībā. Ja? Tā kā, bet faktiski visām šīm 3 pazīmēm ir jābūt vienkopus, lai jūs varētu uz priekšu sevis atzīmēt, jā, izdegšana attiecās uz mani. Jā, un daži pētnieki tā ļoti strikti nodala šo te profesionālo izdegšanu un varbūt tos ikdienas dzīves notikumus. Es personīgi esmu no tiem, kas uzskata, ka viss jau beigās saliekās kopā. Ja? Jā, taisnība. Jo, man šķiet, ka arī klausoties klientu stāstos, izdegt var arī, piemēram, jaunās māmiņas. Ja? Tā nav profesionāla izdegšana, bet tā būtu tā kā pārgurums no slodzes, vai ne, kas ir uzkrājusies gan negulētām naktīm, gan iespējams tā kā pirmās vai otrās vai trešās vai ceturtās reizes stresiem un sistēmas pārorganizēšanos un tam līdzīgi. Jā, tad šie te ārējie apstākļi. Jaunās māmiņas es arī atceros ar vienu kolēģi nesen tikos, kurai faktiski jau 10 vairāk gadus ir jārūpējās par slimo māti, kur ir uz gultas, un tad viņai ir jāmēģina gan strādāt, gan arī
ir ļoti grūti atrast šo te atbalsta personu, kas viņai varētu palīdzēt. Tātad arī šāda situācija viņai ilgstoši rada šo te izsīkumu. Nu, lūk, šis te webinārs nebūs tāds atrisinājums momentāls un ātrs, tāpēc, ka izdegšana nerodās vienā dienā. Tas ir tāds pakāpenisks process, un izdegšanu mēs arī nevaram salabot vienā vakarā. Jā, lai arī kā mēs to vēlētos, jā. Lai arī kā mēs to vēlētos, ka tur būtu tādi ātri, vienkārši risinājumi, bet, diemžēl, tas tā nav, jā. Tas, uz ko mēs ceram, ka jūs ieraudzīsiet, kāpēc daudz un dažādi šie te izdegšanas samazināšanas centieni nedarbojas un kāds ceļš strādā. Ja, jūs iegūsiet zināmu skaidrību un virzienu un arī tādu atšķirīgu iekšējo dialogu, jo izdegšana nes līdzi tādu prasīgumu, tādu varbūt mazliet skarbu attieksmi pret sevi. Dažreiz tas var būt tā kā no viena grāvja otrā. Mēs daudz darām, un tad mums paliek sevi žēl, tad mēs guļam zem gultas, zem sega pār galvai, un nevienu negribam redzēt. Tā tad ir tā kā tāda viļņošanās starp sevis, nostrādināšana un sevi žēlošana. Ja, turēšana grožos un tad tādu iekrišanu tādā sevi žēlošanā un bezpalīdzībā. Tāpēc atrast šo te līdzsvaru tajā iekšējā dialogā ir tik svarīgi. Kā tad veidojās izsīkums? Kas ir šie te ceļi? Ja? Šis te citāts izdegšana nesākas ar sabrukumu, bet ar spēju sevi ilgstoši ignorēt. Ja? Un, ja mēs paskatāmies, tur ir kaut kāda zināma loģika, tas ir tā kā sportistam var būt, lai pārvarētu distanci, kaut kādas grūtības, ja viņam kaut kas tur sāp un spiež un mazliet kurpes rīvē vai neskrienot, viņam tas ir jāpārvar, lai viņš tik līdz finišam. Ja? Bet tad ir kaut kāda otra galējība, ko mēs zinām arī Rīgas maratonā, ir bijuši tādi gadījumi, kad cilvēki nokļūst slimnīcā, ka faktiski ātrā palīdzība viņus uzreiz turpat trases malā tā kā mēģina rehabilitēt. Jā, mēs atceramies, bijušais Rīgas mērs, jā, arī tika pēc šī maratona vēsts uz slimnīcu. Tātad ir kaut kāda robeža, cik mēs sevi ignorējam, tad mēs varam sevi ignorēt, lai kaut ko sasniegt. Un mēs esam spējīgi sevi ignorēt arī tik lielā mērā, ka mēs varam nokļūt slimnīcā. Ja? Jā, mēs dažreiz lietojam, es saku, mēs abi divi kursos runājot, ka tāda metafora, kas ir automobīļā, tas priekšējais panelis, ja? Un tad mēs braucam, un tad sāk izlikt dažādi krāsu lampiņas, ja? Un mēs saprotam, ka tās oranžās, tās ir vēl tāds brīdinājums, bet pēc būtības sarkanā lampiņa nozīmē, ka to nedrīkstāt ignorēt, ja? Jo sarkanās lampiņas patiešām nozīmē, ka mašīna vienkārši var apstāties. Un es domāju, šis ir arī tāds, tā metafora, ko mēs varam labi saprast, ka tāda izdegšana tajā galējā formā ir sabrukums, kur mēs vairs nevaram ignorēt. Ja? Bet tie signāli pilnīgi noteikti ir bijuši iepriekš. Tie signāli, kas priekš mums subjektīvi liecina, ka es tuvojos kaut kādam tādai kritiskai robežai, tieši attiecībās ar savu veselību, ar savu nervu sistēmu, ar savu spēju domāt produktīvi, ar savu spēju emocionāli pašregulēt, ka tur ir kaut kāda robeža tiek sasniegta. Ja? Lūk, tā tad pakāpeniska veidošanās, bieži vien ar domu, vēl tikai dažas dienas vai vēl tikai mazliet tādēļ, ka šis projekts kaut kad beigsies, vai es domāju, tagad platās Ziemassvētku brīvdienas ir pagājušas, tagad es domāju, par ko mēs ceram tagad, ka Lieldienu brīvdienas nāks un mūs izpestīs uz dažām dienām, ja? Vai arī tātad es vēl pacietīšos, un tad tas otrs ir tas, ko mēs varbūt tādā veidā neapzināmies, jo tas notiek tādā uzvedības līmenī. Mēs pakāpeniski atsakamies no dažādām lietām, aktivitātēm, pasākumiem, kas priekš mums strādā kā enerģiju atjaunojošas vai kā prieku dodošas aktivitātes.
Mēs no viņām atsakamies augstāku mērķu vārdā, šo domājot darbu, ja, vai kaut kādus projektus, vai kaut ko, kas mums ir jādara. Un caur to notiek mūsu dzīves sašaurināšanās. Ja? Mēs faktiski atmetam tādā ļoti. relaksētākā, kā lai saka, dzīves periodā, es nezinu, varbūt jūs varat atcerēties to laiku, kad vēl nebija tik daudz atbildības. Jā, bija laiks ar draugiem satikties, uz kafejnīcu aiziet, uz kino aiziet, nezinu, Puzli vakarā salikt. kaut ko tur palasīt un tam līdzīgi. Jā, un tad, kad tās atbildības pieaug, tad, zināmā mērā, mēs kā varam izbrīvēt to laiku tikai darbam. Jā, nu, vēl tas jāpabeidz, vēl tas jāizdara un tam līdzīgi. Un, jā, un daži jau domā, ka tikai kapā atpūtīsies, jā, bet tā nav tāda gluži pareiza pieeja, vai ne? Ne pavisam. Jā, nu, negribās. Jā, šī spēja paciesties un pārvarēt grūtības ir ļoti svarīga, bet ja tas kļūst jau par tādu, nu, kā lai saka, ritmu, tad tas paliek sarežģīti. Jā, nu, ja tā ir vienīgā stratēģija, ko mēs izmantojam ilgtermiņā, tad agrāk vai vēlāk mēs piedzīvojam to, ka šī stratēģija sevi izsmeļ. Ja? Nu, varbūt vēl daži veidi, kā tad šis izsīkums veidojās, izdegšana. Tad lēni, mēs jau minējām, šis lēnā uzkrāšanās, ka šis nogurums, izsīkums, viņš lēnām pilienu pa pilienām krājās, tas ir visizplatītākais izdegšanas ceļš. Mēs tā kā īsti, nu, iespējams, ka mēs pat nepamanām. Jā, tas tā kā pilīt pa pilītei, jā, un tad tur ir kaut kāds, kā mēs saprotam, kurā brīdī tā krūzīte nāk pāri pa malām. Jā, nē, nu, teiksim, mēs to jūtām, bet nu, tā kā vēl pacietīšos. Ja? Tad nākamā pieeja, nākamais scenārijs, kā mēs izdegam, ir, kad visa kā ir par daudz. Ja? Un tas varbūt ir tāds, ka jūs tā ļoti skaidri redzat, ka ir tagad 2, 3, 4, 5 mēneši, kad burtiski tā slodze ir pieaugusi, vai mājās kaut kas ir noticis. Ja? Šis ir otrs ceļš, kad jūs saprotat, kāda jūsu dzīve bija pirms tā datuma un kāda ir pēc. Un tas var būt saistīts, teiksim, kāds kolēģis aiziet prom, un jums ir pēkšņi jāsāk darīt 2 cilvēku darbs. Ja? Tā ir ļoti bieža situācija. Un šis ir tas otrs ceļš. Trešais ceļš būtu turēties un salūst, un te būtu varbūt vairāk tas, ka mēs pilnībā mēģinam ignorēt iekšēji to, ka es pārstrādājos. Man ir vienkārši jāiztur, un mēs spējam mobilizēties. Ja? Un tas, kas ir raksturīgs šim ceļam, ir, ka cilvēks vienkārši salūst vienā dienā. Ja? Te nebūtu tā ka es tā jau prognozēju. Varbūt iekšēji jūt, varbūt kādreiz cilvēks saka, es neļauju atpūsties, man bail, ka es tur arī palikšu. Ja? Bet te tas notiek. Te ir tas gadījums, kad es šodien vairs nevaru izkāpt no gultas, es nevaru aiziet uz darbu. Nu, šis ceturtais ceļš būtu, kad trūkst jēgas, pazūd vērtība tajā, ko jūs darat. Tas var būt kombinēties kopā arī ar to izsīkumu nomāktību, kas veidojās pie pārstrādāšanās, bet arī dzīves laikā mums tie virzieni un kompasi mainās. Ja, tas, ko mēs vēlamies, kas mums ir svarīgs, un kaut kādā brīdī to varbūt mēs tā kā palaižam garām. Vai mēs ar sevi sarunājām, es tikai to izdarīšu. Es atceros vienu puisi, kurš teica, man kredīts jāmaksā, man ļoti labu darbu piedāvāja. Un pēc 10 mēnešiem viņš nāca pie manis uz terapiju un teica, ka es nevaru vairs aiziet, es esmu tik nomākts un izmisis. Man tā kā vienmēr dzīvē bijis svarīgi, ka tam darbam ir kaut kāda jēga un vērtība, un šajā darbā tas tā nav. Un neskatoties to, ka man maksā, es nespēju kā aiziet uz to darbu vairs. Nu, un piektais šis ceļš ir, kad jūs jau esat piedzīvojuši izdegšanu, kā tas ir ar visām veģetīvās nervu sistēmas problēmām, dažādām citām asinsspiediens, sirds gramošanas, Jā, ka jūs esat bijuši izdeguši, iespējams, ka pat ārstējušies slimnīcā, iespējams, dzēruši antidepresantus, esat tikuši laukā. Un, teiksim, piemēram, jaunā darbā atkal sev gribās pierādīt, teiksim, varbūt jūs gribat būt ļoti priekšzīmīgi un kaut kādā darbā jūs esat atsākuši un jūs pamanat, ka šī izdegšana nāk, un tas jau ir kā tāda
traumatiska sajūta, ka šī te izdegšanas trauma atgriežas. Ja? Faktiski šīs un te tad sanāk, pagātnes pieredzes kombinējās ar viņas abas šodien. divas kopā saplusojās un tā kā pastiprina, sanāk, tā iepriekšējā pieredze jau pastiprina to, kas notiek šobrīd. Nu jā, un tas var kombinēties, tā kā jūs varat padomāt līdzi, kā tas ar jums sasaucās tieši ar jūsu dzīvi. Nu jā, un te būs, mēs pa sev mazlietiņ pieminēsim šis te citāts es ilgu laiku domāju, ka problēma esmu es pats, un zināmā mērā ar to katru izdegšanas epizodi kaut kur fonā šī te doma ir bijusi, un tāpēc es kaut kā varu to akcentēt, lai gan aizteidzoties notikumiem priekšā, tā nav taisnība, bet tā doma tāda var būt. Protams, mēs varam vainot apstākļus, darbu, tur kolēģis, vēl kaut ko, bet nu, es nezinu, vismaz man tā bija. Nu, ja vien es būtu mazliet spējīgāks, es to tiktu galā. Ja? Jo izskatās, ka citi cilvēki var ar to tikt galā. Kāpēc es ar to nevaru tikt galā? Jā, paskaties, kā tas kolēģis tiek ar to galā. Jā. Nu, lūk, un, protams, ka dažādos, Indra atcerēsies sev, bet dažādos, teiksim, arī šajos te vecumposmos, tā izdegšana ir arī dažāda bijusi. Piemēram, tad, kad man bija 27 gadi, tad es biju iesaistīts 27 projektos, un es sapratu, ka tas, acīm redzot, bija veids, kā es mēģināju pārbaudīt šīs te savas spēju robežas, ja? Cik tad es daudz varu padarīt, un tā kā tas bija veids, kā es izdegu. Pēc tam nākamais dzīves posms, nezinu, kāds 10-15 gadus vēlāk, bērni, sacemuši mums bērni, un atkal jau tā sajūta, ka tev visi jāatbild, aizvien vairāk jāstrādā. Nākamā izdegšana. Jā. Bet tas, kas mani visvairāk pārsteidz, ir, ka jau pirms gadiem kādiem 7, tātad es jau meditēju, es jau par šo visu teoriju zināju, es jau biju ļoti gudrs un tam līdzīgi, un neskatoties to, es vienalga izdegu, bet varbūt Indra pastāstu, ja tev gribās kaut ko. Nē, nu es arī, protams, es sapratu, ka tas priekš manis bija saistīts arī kaut kā tādu vecumposmu, kad enerģijas vēl ir daudz, ļoti gribās sevi pierādīt visās frontēs, un tiešām arī ir kaut kāda tāda pārliecība, ka es esmu spējīga to visu izdarīt. Ja? Un kaut kādā brīdī vienkārši sastopies ar tām robežām, ka ir kaut kādas robežas. Ja? Un tās robežas ir ļoti svarīgas. Jā, un tas ir, tā kā es minēju, it kā es daudz zinu, bet es saprotu, ka tas veids, kā es to daru, ka tas veids, kā es mēģinu sev palīdzēt, nepalīdz. Ja? Es tā kā saņemos, lai kaut ko sev palīdzētu, bet tas it kā īsti nestrādā, zināšanas vien nepalīdz. Ja? Un tā pamat ideja ir, ka ir svarīgi mainīt veidu, kā mēs uz sevi un savu darbu slodzi skatāmies, kā mēs ar sevi sarunājamies, un ir svarīgi arī saprast tos principus, kā sev palīdzēt, un mēs par tiem izstāstīsim. Tas, kas ir interesanti, ka cilvēki, kas izdeg, protams, ka viņi grib, lai ir labāk, un viņi mēģina palīdzēt daudz un dažādos veidos. Bet te ir ļoti svarīgi tās nianses, paklausīties tās nianses. Tātad es paņēmu pauzes un atpūtos, bet iekšēji joprojām biju kustībā. Ja? Es it kā atrodu šo te brīvo laiku. Piemēram, skatos telefonā kaut kādas interesantas video, un tas it kā rada man to prieku, kaut kādu dopamīnu, bišķīt pārslēgties no darba, bet tas nepalīdz. Tāpēc, ka skatoties šos te video, es esmu kaut kādā aktīvākā stāvoklī. Man nervu sistēma ir kustībā. Ja? Jā. Vai arī tā izlēmu, ka šajās brīvdienās patiešām atpūtīšos, vai ne, un es pamostos tajā sestdienas rītā, un kaut kāds tāds iekšējs, tāds dzinulītis par to, ka, bet ir vēl tas jāizdara, un tas, un tad jūs pēkšņi ieraugiet, ka māja jākārto, un vispār ir iekrājušies kaut kādi, kaut kas, vai vajadzētu kādam piezvanīt, vai varbūt kaut kas ir jāizdara, kāds vēl sen nav satikts, respektīvi,
iekšēji tas tāda saspringums un iekšēja aktivitāte turpina kult to ūdeni. Jā. Nu, tas tā kā atbilst vairāk šeit trešajai pozīcijai, vai ne? Es mēģināju darīt mazāk un mazāk, bet iekšēji bija tāds saspringums. Iekšēja spriedze paliek. Jā. Es jau varētu atpūsties, bet, aizkar jānomaina, jā. Jā. Un man šķiet, ka ir svarīgi saprast, ka tas saspringums patiešām izpaužās dažādos līmeņos. Tas var būt arī tā, ka tiešām ķermeni neatlaiž, ja? Ka ir tāds, ka tā nervu sistēma, ka mēs gribētu, lai kaut kāds tāds miers ir. Šobrīd es esmu, nekas nav tāds. Es esmu sev pateicis, ka es neko nedarīšu, bet es nevaru piedzīvot to mieru un atslābumu stāvokli. Vai arī tas notiek mūsu prātā. Jā? Tur vienkārši tādā iet domas un idejas, un varbūt pat visādas vēl jaunie atklājumi, varbūt kāds radošs idejas. Jā, nevar viņus palaist tagad garām. Jā, esiet arī uzmanīgi ar šodienas lekciju un tiem padomiem. Tas otrais punkts, es uzklausīju padomus, bet tie kļuva par vēl vienu pienākumu, ja? Kad mēs jau gribam sev palīdzēt, arī jūs, paldies, pieteicāties šo te webināru. Un tad... Te mums kāds zīmē uz ekrāna. Tu māki šo izslēgt? Nemāku, nē. Tur Evita varētu paraudzīties, lai mums... Reka varbūt, ne? Nemāk? Nē. Jā, šādi brīnumi mums ir pirmo reizi, tātad kāds mazais mākslinieks mums zīmē, bet mēs turpināsim, tā kā varbūt, ka mums izdosies, jā. Tātad arī par šiem te padomiem domājot, un tas, ko jūs dzirdēsiet, nereti ir tā, ka mēs gribam sev palīdzēt. Tas ir dabīgi, ne? Bet šī te pati pieeja, es tagad saņemšos un sev palīdzēšu, jau ir pretrunā ar to pašu izdegšanas stāvokli. Īpaši, ja mēs uz to raugamies tā, tagad es zinu, kas man ir jādara, un tagad man ir tas jādara, un man tas ir jādara. Ja? Vai es no sevis to prasīšu. Un es to prasu no sevis. Tā ir tā attieksme iekšējā, un tas nestrādā. Jā, un kas man ir bijis arī pietiekuši daudz, ka tā sajūta, ka vaina ir manī, ja mēs tā kā sev salīdzinām ar citiem. Ja? Citiem rekā tiek galā ar kaut ko. Un es mēģinu atrast tagad, kur tā vaina man ir. Es lasu psiholoģijas grāmatas, eju uz terapiju, mēģinu to salabot. Un nepārprotiet, šis te virziens strādā, kaut kādā mērā strādā, bet tā pati pozīcija, ka es esmu pret sevi tāds, varētu teikt, prasīgs un strikts, nav īsti, nav tāda adekvāta. Piemēram, ja es kaut kādā terapijā pamanu, ka es esmu, gribu būt perfekcionists, vienmēr visu pārlasu 100 reizes, vai tur visi komati un tam līdzīgi, ja? Tā ir viena lieta. Tā kā kaut kur var palīdzēt šīs konsultācijas, bet runa ir pa pozīciju, ja? Tad, ja es pieeju pret to savu kaut kādu raksturu iezīmi, kā tādu trūkumu un mēģinu to tādu prasīgumu mainīt, tas nestrādā. Lūk, tātad, kas ir pagrieziena punkts? Saprast, ka atrisināt izdegšanu nav ātrs risinājums. Un tas, ko mēs ļoti bieži piedzīvojam arī uzņēmumos, kādās nodarbībās, nāk dalībniece klāt, viņa saka, ziniet, es jau biju paņēmusi jau brīvu nedēļu, es jau paņēmu slimības lapu, un šodien atkal esmu darbā, bet tāda sajūta, ka nekas nav mainījies. Jā. Tātad darba slodze, prasības, dažādi ārēji apstākļi, par ko mēs minējām, tas ir viens līmenis, bet zem tā ir nervu sistēma. Kas ir jūsu unikālā nervu sistēma? Ja? Jā, kas pārāk ilgi ir bijusi spiesta mobilizēties. Un šeit ir svarīgi, kā lai pasaka, šo nervu sistēmu iepazīt un viņai palīdzēt. Jā. Pirms mēs dodamies tālāk, tātad izdegšana nav slinkums, tas ir par to iekšējo dialogu sevi. Jā, kādreiz pie izdegšanas mēs visu laiku tā kā kaut kur klusībā varam dzīvot ar šo te uzskatu. Ja es vien būtu mazāk slinks, ja es būtu čaklāks. Nākamā tāda ļoti populāra ideja, ja es būtu motivētāks. Jā. Bet ja tā nervu sistēma ir izsīkusi, tā nav motivācijas lieta. Ja man būtu labāks raksturs,
un es vispār esmu vājš. Ja? Nu, tas vīriešiem vairāk. Ja? Tātad šie mīti, tas tā nav. Tad izdegšana ir adaptācija ilgstošai spriedzei, bez pietiekamas atjaunošanās un bez tādas drošības sajūtas arī nervu sistēmā, bez šīs drošības sajūtas. Jā, un tā nervu sistēmas drošības sajūta, nu, ja jūs domājat, par kādu drošības sajūtu ir runa, vai ne, tad nervu sistēmai drošības sajūta ir varēt piedzīvot miera un atslābuma stāvokli. Ja? Nu, kad arī jūs atļaujat sev atslābināties, palaist vaļā un piedzīvot mieru. Ja? Jā, neskatoties uz to, ka pasaulē, manā darba vietā un ģimenē viss nav sakārtots un izdarīts, ir brīdis, kurā es varu. Drīkstu un varu, jā, un spēju. Jā, mēs kādreiz sev atļaujam, bet mēs nespējam atpūsties. Nu, lūk. Tātad izdegšanas paradoks. Jo vairāk mēs cenšamies kaut ko izdarīt vai sev palīdzēt, jo paliek sliktāk. Tāpēc, ka pārgurums nav piemērots brīdis, lai censtos. Jo vairāk mēs saņemamies, jo ir lielāks nogurums. Un nogurums nav motivācijas problēma. Tas ir reāls nervu sistēmas izsīkums. Gribas spēks vairs nepalīdz. Tāpēc, ka gribas spēks nav īstais instruments šajā brīdī. Pašpārmetumi pieaug, tāpēc, ka ja man izdarīt to pašu darbu, ko agrāk prasa vairāk laika, vai ir prātā migla, kas ir pie izsīkuma, es tā kā intelektuāli jau šķiet, vai es nesaprotu, par ko iet runa, vai es emocionāli nevaru pieslēgties, vai man viss ir vienalga, vai es kaut kā sakliedzu. Vai riebums jau ir radies. Jā. Tad pieaug pašpārmetumi. Nu, kas ar mani notiek? Es agrāk biju tik labs cilvēks, un tagad tik slikts. Ja? Un spriedzi pastiprinās, un te varētu veselu lekciju stāstīt. Tad miegs un dažādi simptomi, ja, kas būtu... pavadošie, kas būtu pavadošie. Jā. Tas var būt sāpes ķermenī, tas var būt... Jā, tā kā tas saspringums, piemēram, tādas saspringuma galvas sāpes, jā, tas būtu diezgan tipiski pie izdegšanas. Vai, protams, kad miegs iespējams, kad ir viena no pirmajām pazīmēm, jā, ka it kā tāds ir ļoti liels pārgrums, bet jūs nevarat īsti aizmigt. Jā. Var sajūt, ka ķermenī pa daudz sasprindzinājumu jūs mēģināt atslābināties un nevarat. Jā, tad gribas spēks, par to ir vērts parunāt sīkāk, jo tas ir viens no ceļiem, tā kā mēs mēģinam risināt izsīkumu, ir vēl tikai mazliet, jā. Un pie izdegšanas gribasspēks vairs nestrādā. Gribasspēks ir labs instruments. Tas der, lai mēs mobilizētos kaut kādam īslaicīgam uzdevumam. Tas ir līdzīgi kā stress, ja? Ka tāda akūta mūsu stresa reakcija ir ļoti adaptīva. Viņas funkcija ir palīdzēt mums tikt galā, izdzīvot kaut kādām ātrām situācijām. Un hroniskais, ilgais stress, viņš tā kā iztukšo tos mūsu resursus. Jā, es jau pieminēju to puisi, kurš bija darbā, kuram viņš neredzēja jēgu. Tad apmēram pēc 10 mēnešiem viņš atnāca uz terapiju. Viņš 10 mēnešus, viņš teica, es katru rītu paskatos uz sevi spogulī un vienkārši sev saku, ir jāiet uz darbu. Man tas darbs ir iebjās, bet ir jāiet. Ja? Un viņam bija depresija tāda pēc 10 mēnešiem. Gribspēks nestrādā, jo nervu sistēma jau ir mobilizēta. Mēs jau esam aktīvi. Katrs saņemies, palielina iekšējo spriedzi, emocionāli, fiziski. Atjaunošanās paliek īsāka un trauslāka. It kā mēs vairs neprotam atjaunoties. It kā ķermenis nespēja to izdarīt. Un pieaug vainas sajūta un pašpārmetumu. Tātad, ja tas nav gribas spēks, tad kas ir tas instruments, kas mums palīdz? Ir nepieciešams? Un tā ir pašregulācija. Jā, tāpēc mēs parunāsim par to. Par pašregulāciju. Jā, detalizētāk.
Jā, nu tā tad pašregulācija ir spēja, prasme pamanīt savus iekšējos stāvokļus. Un tas ir nu, tā kā tāds apzinātības pamats. Tas ir tas, kā mēs raksturojam apzinātību. Ja? Tā ir spēja būt vērīgam, aktīvi pamanīt to, kas notiek. Un tādā izdegšanas kontekstā pamanīt to, kas notiek ar mani. Ja? To, kas notiek ar mani ķermeni, ar nervu sistēmu, ar emocionālo stāvokli, ar prātu. Tad nākamā pašregulācijas prasme ir nu, tātad, atpazīt jau precīzāk, pieņemsim, ja mēs runājam par šo stresu, spriedzi un apstādināt sevi un to nepalielināt. Ja, tā, mēs iegūstam kaut kādu jau to regulējošo rīku. Vispirms mēs pamanām, un tad mēs saprotam, kā mēs nepadarām to sliktāku. Jā, un tur ir noteikti veidi, instrumenti, kā to var trenēt. Ja? Nu, teiksim, domāšana ļoti bieži ir tas, nu, kā lai saka, Nu, tā kā tas stimulants. Ja? Man ir jāpaspēj, es esmu slikts, es ar to netikšu galā. Tas viss ir atkarīgs no manis. Jā, Kurš tad to izdarīs, ja ne es? Tātad šīs domas ir tās, kas šo spriedzi ļoti bieži uztur. Ja? Nu, lūk, nu, un tad pašregulācija nozīmē arī nu, tā kā pielāgot rīcību savām reālajām iespējām. Ja? Nu, tā kā izdarīt tos prasmīgos soļus, kas ir labākais priekš manis un priekš situācijas ar šī brīža iespējām. Ja? Nevis tā kā tas, kas ir gribas spēkam, nu, tad vai saņemamies un izspiežam vēl. Ja? Jā, tad kurā dienas daļā es kaut ko varu izdarīt, tad, ja man ir pauze, ja es esmu pārguris, tad kāda tā pauze ir un tam līdzīgi saprast, kas man palīdz un kaut kā to tādā realistiskā veidā ar sevi komunicēt. Jā, pašregulācija nav tikai stāsts par relaksāciju, ja? Vai tas, ka tas ir kaut kas, kā mēs izdarīt, nu, lai mēs vienkārši justos labi. Nē, pašregulācija pēc būtības ir dzīves prasme, ja? Jo tā attiecās paplašinātā veidā uz ļoti daudzām lietām, ja? Uz tā, kā mēs pamanām un pielāgojamies visveiksmīgāk tām situācijām, kas mums dzīvē uz priekšu nāk. Ja? Jā, un tā arī spēja palikt kontaktā ar sevi arī tādos slodzes apstākļos. Un, teiksim, ja ir kaut kāds tāds grūtāks dzīves periods, mēs, protams, ka nejūtamies labi, un tad mēs meklējam kaut kādus līdzekļus. Es nezinu, no rīta kafijas daudz, jā, un vakarā grūti atslābt, tad vajag vīnu vai kaut ko tam līdzīgi. Tātad mēs it kā mēģinām kaut kā visu laiku modificēt to savu pašsajūtu, bet šī spēja palikt kontaktā ar to reālo pašsajūtu arī ir ļoti svarīga, jo tā palīdz faktiski organismam arī šo pašregulācijas spēju atgūt. Jā, un tur ir arī tā kā, nu, tātad spēja palikt ar sevi kontaktā, ja es atkal atgriežos pie tās metaforas par to automašīnas paneli, ja, ir patiešām arī skaidri redzēt, vienkārši skaidri redzēt, neignorēt, neizlikties, ka tā tur nav, ja, skaidri redzēt, ok, eļas lampiņa, vai ne, ABS, kas mums tur vēl lec ārā, logu šķidrums, degviela, akumulators un tā tālāk. Ja? Jā. Izdegšanas gadījumā akumulators izlādējies. Jā. Nu jā, tad īsais kopsavilkums ar tādu sevis mobilizēšanu ar gribas spēku mēs vairāk ignorējam pašsajūtu un ķermeņa signālus, ar pašregulāciju mēs tos pamanām. Ar gribas spēku mēs mobilizējamies, ar pašregulāciju mēs regulējam sevi. Gribas spēks strādā īslaicīgi, pašregulācija ir ilgtermiņa stratēģija. Gribas spēks mēs sev piespiežam, ar pašregulāciju mēs pielāgojamies tai dzīves realitātei. Gribas spēks palielina spriedzi un pašregulācija samazina izsīkumu. Jā. Jā, nu mēs jau tā kā pieminējām, ka tāds pašregulācijas pamats faktiski ir spēja pamanīt, kas ar mums notiek. Jā, tāpēc šis ir vienkārši tāds pavisam neliela apzinātības pauzīte. Ja?
Mēs varētu sākt ar to. Es jūs aicinu šajā brīdī pavērot, kā jūs esat iekārtojušies, lai mūs klausītos. Ja? Varbūt, ka jūs esat kaut kur, jūs esat ceļā, jūs kaut kur dodaties, vai jūs sēžat mājās, ja? Vai jūs sēžat kādā citā vietā. Sajūtiet savu ķermeni un mēģiniet apsēsties tā, lai ir komfortabli. Un lai ķermenī nav tādu lieku, nevajadzīgu sasprinddzinājumu. Ja? Šis nav stāsts par to, ka ir jāsēž kaut kādā pareizā meditācijas pozā. Nē, jūs apsēdieties tā, lai ir ērti. Un arī acis nav obligāti cieti jāver. Gan drīz es jūs varētu aicināt ar tādu interesi paskatīties apkārt, ieraudzīt to vietu, kurā jūs esat, paraudzīties, kādas tur ir krāsas, kāda tur ir gaisma. Drīzāk ar tādu atvērtu, ieinteresētu skatienu, nevis ar mēģinājumu ieraudzīt, kur kaut kas ir jāsalabo, vai kaut kas ir jāpadara. Ja? Okay, šeit es esmu šobrīd. Ja? Un ja izskatās, un ja jūs novērtējat, ka situācija ir jums droša, tad es jūs aicinu uz brīdi aizvērt acis. Ieklausīties skaņās, ko jūs varat dzirdēt sev, katram savā individuālajā telpā, kur jūs atrodaties. Kādas ir skaņas, kas ir tuvu jums, kas ir tieši tajā telpā, kur jūs esat. Vai ir kādas skaņas, kas nāk no blakus telpām vai no ēkas? Varbūt, ka ir skaņas, kas ienāk no ārpuses, no ielas. Un nekas ar tām skaņām nav jādara. Pamēģinām paklausīties tajās skaņās, tādi, kā mēs klausītos skaņdarbu. Mēs vienkārši klausamies, ko ir iespējams dzirdēt. Un tad mēs ļaujam, lai tās skaņas ir tādas, kādas tās ir, bet mēs mūsu uzmanību, mūsu apzinātību pavēršam mazliet uz iekšpusi. Atkal sajūtiet savu ķermeni un pievērsiet uzmanību kontakta punktiem, ko jūsu ķermenis veido ar virsmu, uz kuras jūs sēžat. Ja jūs kaut kur ejat, tad jūs varat pievērst uzmanību kontakta punktiem, ko veido jūsu kāju pēdas. Ar apaviem, vai ja jūs sēžat, tad ar grīdu. Jā, tad kādi ir kontakta punkti no tā, ka mēs sēžam? Kādus kontakta punktus veido apģērbs ar jūsu ķermeni? Ja šķiet, ka to ir grūti sajust, tad vieglāk ir sajust tajās vietās, kur ir apģērba robeža, piemēram, apkaklīte vai piedurknes mala vai bikšu staras mala, kā tā pieskarās ādai. Un tad ar interesi sajūtiet, kādu kontakta punktu veido gaiss pieskaroties jūsu ādai, piemēram, sejas ādai vai plaukstām.
tāda pētnieciska interese. Varbūt tā ir patīkama sajūta, varbūt nepatīkama, varbūt nekāda. Mēs vienkārši sajūtam, kā ir. Pamēģiniet sajust visu savu ķermeni vienlaicīgi. Mēs it kā atveram savu uzmanību plaši un iekļaujam savā uzmanībā visu savu ķermeni. Un atļaujam būt tām sajūtām tāds, kāds tas ir. Varbūt tā ir patīkama sajūta, bet varbūt, ka nepatīkama. Varbūt jūs jūtat nogurumu. Un tad mēs esam kopā ar to nogurumu. Tā viņš ir. Te viņš ir. Un tad arī interesi paraugties, vai ir arī kaut kāds emocionāls stāvoklis fonā. Ja grūti nosaukt vārdā, tad varbūt vienkārši pamaniet, vai tas ir patīkams, nepatīkams vai neitrāls emocionāls stāvoklis. Un tad līdzīgi paraugieties uz savu prāta stāvokli. Vai prāts ir mierīgs vai truls vai trauksmains, nemierīgs, garlaikots. Un kā ir, tā ir. Tā šobrīd ir. Un tad es jūs aicinu tā kā ieelpot mazliet dziļāk un apzināti tādai gārai, mierīgai, dziļai izelpai, ka ļauties tādai mierīgai, dziļai izelpai. Un vēlreiz ieelpojam. Un ļaujam, lai tā dziļā, mierīgā izelpā mūs atslābina. Un tad lēnām sakustamies, varam vaļā acis, izstaipamies, ja vajag. Jā, dosimies tālāk. Kā tad izskatās atlapšanas ceļš, tas, kā mēs esam savu programmu veidojuši. Tad svarīgi, lai nav daudz jādara, jo, ja ir izdegšana, Izdegums ļoti labs vārds. Ja ir izdegšana un izsīkums, negribās neko daudz darīt. Bet jāsaprot, kas ir tas pats efektīvākais, kas palīdz. Un tad nelielās devās. Ja? Ir svarīgi kaut ko atkārtot ikdienā, lai tas veido tādu stabilāku ritmu, mazi, skaidri un man piemērot pakāpeniski soļi. Un tas, kā mēs parasti darām, ka arī tas, ko mēs piedāvājam, ir dažādos līmeņos. Tad, ja cilvēks ir ļoti izsīts, tad ir viens. Ja grib mazliet vairāk, tad ir cits. Ja tā apņēmība vēl lielāka, tad ir vēl cits. Un ja tur spēki ir vairāk. Jā, parasti kādi trīs tādi līmeņi, kuros var sev palīdzēt. Nu, lūk, un parasti mēs balstām savu šo te atlapšanas pieeju uz mikropraksēm un mikroprasmēm. Es izstāstīšu jums šo te zaļie punkti. Tas ir tāds hrestomātisks stāsts par vienu ārstu, zināms tajā apzinātības zinātnes pasaulē, tāpēc, ka viņš ir ļoti ilustratīvs. Tad, ko aprakstīja viens ārsts par savu pieredzi. Viņš bija ļoti pārstrādājies,
un visu laiku tādā iekšējā steigā, nemierā kaut kur skrēja iekšēji. Un tas, ko viņš pamanīja, ka tas izpaudās tā, ka viņš visu laiku skatījās pulkstenī, rokas pulkstenī, kur viņam atkal jātiek, jāpaspēj nākamā vizīte, nākamais pacients. Jā, un ja mēs tā kā varam šo iztēloties, vai ne, tas tā kā tur ir kaut kāds uzvedības patērns, un kā es paskatos tajā pulkstenī, tā es atkal tā kā uzdzenu sev virsū, ka es jau droši vien kavēju, man ir tik daudz. Jā. Un tas, ko viņš darīja, viņš ņēma šos te zaļos lietvedības punktiņus. Lietvedības uzlīmītes, jā. Un viņš uzlīmēja uz savu rokas pulksteņu šo te zaļo uzlīmīti tā pa vidu, ka viņš tā īsti to pulksteni neredz vairs, bet to pulkstenes rokas atstāja. Un katru reizi, kad viņš ieskatījās šajā pulkstenī, viņš atcerējās, ka viņš ir apņēmies vienreiz dziļi ielpot un mierīgi izelpot lēni. Tā kā Indra pirms brīža jums piedāvāja. Ja? Jo viņš saprata, ka tādai garai meditācijai laika nav dienā. Un viņš apraksta to tā, katru reizi, kad es skatījos tajā pulkstenī, es mierīgi ielpoju un izelpoju. Tas tikai dažas sekundes. Bet tad man domāšana bija ļoti viltīga, viņš saka. Es sāku skatīties nevis rokas pulkstenī, bet uz pulksteni datora ekrānā, stūrītī. Tad viņš uzlīmēja šo te sarkano aplīti tajā vietā, zaļo aplīti tajā vietā, kur redzams tas pulkstenis datora ekrānā. Pēc tam es sāku skatīties savā kabinetā uz sienas pulksteni. Tad es arī uzlīmēju tur to zaļo aplīti. Un faktiski tajās vietās birojā, kur viņam bija tie pulksteni, vai kas atgādināja par tādu steigu, viņš uzlīmēja šos te zaļos aplīšus. Jā, kaut kādā brīdī viņam jau palika interesanti, kurā vietā tā uzmanības fiksācija notiek, un viņš salīmē to zaļos punktiņus dažādās kabineta vietās. Jā. Bet tas principā mainīja viņa dzīvi. Tas, ko viņš teica, es tā sarēķināju, ka vismaz 100 reizes dienā es tā lēni, mierīgi ielpoju un izelpoju. Un tas pilnīgi izmainīja to man pašsajūtu darbdienas beigās. Es jutos daudz vairāk stabili, daudz mazāk pārstresojies un kaut kāds tāds līdzsvarotāks un enerģijas man bija vairāk. Ja? Un ja jūs saprotat, ka patiešām šeit ir viens profesionālis, vai ne, kurš saka, ne, man nav laika sēdēt, meditēt, ja, man nav laika iziet pusstundas pastaigā, kas būtu ļoti labi, ja, bet šajā dzīves posmā es šajā brīdī to nevaru izdarīt. Bet, lai ielpotu un izelpotu, jums nekur nav jāiet. Nekur. Ja? Tas visu laiku ir. Un līdz ko mēs savu vērīgumu un apzinātību ienesam tajā mirklī, kad mēs ielpojam un izelpojam, mūsu nervu sistēma to signālu ir saņēmusi. Ja? Tā, te ir viens brīdis, kurā es izelpoju, es atslābinos. Un pat ne 100, pat 50, pat 30, pat mazāk dažas apzinātas ielpas un izelpas pa dienu var būt jau tā pirmā atslēdziņa, kas izdara to pagriezienu pašsajūtu. Jā, mums ir cilvēki, kas saka, 3 ielpas un izelpas dienā izdara to. Nu, lūk, tātad miervidi mums paši tā pieeja ir šīs te mikroprasmes piedāvāt. Tātad, ko dalībnieki apgūst? Un te jūs varat uzreiz domāt līdzi, ja, kas ir tas atvesaļošanās ceļš, bet mēs faktiski vienkārši atbalstam un palīdzam to iziet. Drošības sajūta savā ķermenī un ikdienā, kad nervu sistēma piedzīvo šos te brīžus, jā, es jūtos droši, līdzsvaroti. Tur var atkal atnākt resursi, kaut kāda enerģija. Spēju laikus pamanīt spriedzi, nevis sabrukt. Jā. Lai nav tā kā tajā Rīgas maratonā, es vienkārši, man it kā ir vieglāk sev mazliet ignorēt, ja? Bet tad es palaišu garām to brīdi, kad tā spriedze jau ir pa daudz piezagusies. Mazāk cīnīties uz sevi un sevi pieņemt. Tā ir tāda lielāka labvēlība un sapratne un tāda sirsnība pret sevi. Skaidrāk sajūta, cik daudz slodzes ir pietiekami.
Tas nozīmē, zināmā mērā, dienas laikā pasakot sev līdzi, kā es jūtos, teiksim, šajā stundā, šajā un šajā. Spēju pamanīt riskus un saulaicīgi sevi atbalstīt, ja? Lai nenonāktu izdegšanā no jauna. Ir mums konkrētas pazīmes ķermenī, emocijās, domās, konkrēti signāli, kas jau liecina par to, ka mēs ejam tā kritiski jau tojamies izdegšanai. Kas notiek 8 nedēļu laikā? Jā, tātad mūsu apzinātības programma izdegšanas mazināšanai ir 8 nedēļu programma, kā tas ir ar klasiskām apzinātības programmām, pārsvarā tās ir 8 nedēļu programmas. Un tur ir zinātniskais pamats, kāpēc viņas tā ir veidotas, jo tad tas paspēja izveidot kaut kādu paradumu. Jā, visi kopā var izveidot paradumu. Ja izdegšanu varētu atrisināt ātri un ar kaut kādu vienu padomu, labi, kaut vai ar 3 padomiem un ātri, tad mums nevienam šī tēma nebūtu aktuāla. Ne mums, ne jums. Bet to var atrisināt pakāpeniski, un tur ir skaidrs veids, kā to izdarīt. Tātad sākam ar to, ka stabilizējam nervu sistēmu. Ja ir jautājumi, tad jūs varat par to pajautāt. Mācīties atmazīt spriedzi un to nomierināt. Iepazīt tos domāšanas mehānismus, kā mēs domājam par dzīvi, par sevi, par darbu, kas uztur šo te spriedzi un attiecīgi izsīkumu. Kā mēs vispār varam veidot robežas ar to, pateikt nē. Ja, faktiski es atceros vienu meiteni, kur teica, ziniet, es esmu varbūt pārāk nejauka, es gribētu būt tāda draudzīgāka pret tiem saviem kolēģiem, un beigās mēs noskaidrojām, ka viņi birojā tas cilvēks, tā kā kāds kaut ko nevar izdarīt vai negrib, tad viņi viņai palūdz palīdzēt, un viņi vienmēr palīdz, bet pat ir izsīkusi. Bet viņi domāja, ka viņa nav pārāk sirsnīga. Tāpēc, ka viņai tikko jau tā kā vairs nepatīk, ka viņa tā dara. Bet faktiski ir svarīgi iemācīties nolikt robežas. Un kādreiz, lai pateikt kaut kam nē, mums ir jāzina, kam tad mēs dzīvē gribam teikt jā. Kas tad mums īsti ir svarīgi? Kas mums, teiksim... Kas pēc būtības mums ir svarīgi, jā. Jā. Un tāpēc arī šajā kursā mēs meklēsim tādu jēgpilnu un ilgspējīgu virzienu dzīvē, kas ir tie aicinājumi, pavadieni, varbūt kaut kādas vērtības, uz kurām mēs varam uztaustīt, kas mums labāk der. Ja. Mēs stiprinām labvēlību pret sevi kā ikdienas resursu. Zinātniskās publikācijas jūs varat palasīt, nav nekā iedarbīgāk par to, ja cilvēks sāk sev pieņemt. Ja viņš sev sāk mazliet pieņemt, pārējās lietas ar sirsnību un iejūtību. Jā, sāk sakārtoties. Un beigās ir svarīgi integrēt tās prasmes, faktiski iemācīties, kas ir tie signāli vai pazīmes, ka tā izdegšana zogās jau klāt. Jā, un tādēļ, ka 8 nedēļu laikā tomēr mēs kopā meklējam, kas tad ir tas, kas der jums. Jā? Mēs neesam visi vienādi. Mums nav, un šeit arī nav. Nav visiem vienāda diēta, un nav visiem vien un tie paši tie rīki, vai ne? Tātad, kas tad ir jūsu rīki, kas priekš jums der, ko jūs varat lietot, lai nenonāktu tādās vietās vairs nepatīkamās? Jā, tas, ko daži dalībnieki... Mums ir daudz atsauksmes, bet mēs jūs neapgrūtināsim. Tātad cilvēks saka, ka šis viens konkrēts, tas ir burvīgs ievads. Ja? Gan iemāca, kā to darīt, gan atbalsts ir, runājot par grūtībām, kā tam strādāt, un pieņemšana, kas caurstrāvo kursu ir īpaša. Kā cita dalībniece iegūla lielāku pārliecību, ka profesionālā izdegšana nav nekas unikāls un strādājot ar sevi to var mainīt. Vēl kāds cits dalībnieks atgūst sevi, tagad visu dara mierīgāk, ir mazāk stresa, ķēru kaifu no tā, kas notiek apkārt, izbaudu, apgūtās meditācijas ļoti palīdz. Ir tā, ka radusies garš uz dzīvi. Noslēdzošais mans iegūms ir lielākas rūpes par sevi un spēja pamanīt savas vajadzības.
Un lasot šīs atsauksmes, es atcerējos par vienu savu draugu, piedodiet, sanāks 5. atsauksme, bet viņš ieradās tāds uzņēmuma vadītājs, viņš ieradās pie mums uz kursiem. Viņš teica, es gribu visu pārdot, es gribu, dzīvot pie jūras, jā. Ne par ko nesatraukties. Mežā dzīvot. Jā, man Lai tā visi spriedze mani un liek dzīve mierā. palēk. Bet pēc kursa viņš teica, es negribu neko pārdot. Beigās viņš tāpat pārdeva uzņēmumu, palika tur strādāt kā konsultants. Bet viņš teica, mana ikdiena ir kļuvusi krāsaināka. Es jau eju ar prieku uz darbu. Citādi viņš tur nebūtu pa konsultantu palicis. Tātad viņš bija iemācījies savu nervu sistēmu regulēt, un viņš bija atguvis atkal apakaļ to garšu, kāpēc viņš to visu iesāka. Nu, lūk, kā izskatās progress? Progress izdegšanā izskatās savādāk. Nevienmēr uzreiz kļūst vieglāk. Un Tas ir tāpēc, ka jums kļūst skaidrāk. jā, tāpēc, ka kamēr mēs sevi ignorējam, mums ir tā sajūta, man tikai vajadzētu izgulēties dažas naktis un viss būs labi. Jā. Bet tā, ka mēs sākam sev vērot, sajust, tad mēs saprotam, ka tā situācija ir sliktāka nekā es sākumā domāju. Jā. Un tas varbūt ir tas pirmais šoks, bet no otras puses, caur šo sevis ieraudzīšanu sākās šī pašregulācija. Kamēr jūs to realitāti neieraugat, jūs tā kā sanāk, ka mēs, es nesaku jūs, es teikšu tiešām mēs, kamēr mēs neieraugam skaidru realitāti, mēs tā kā nodarbojamies drusku ar tādu pašapmānu. Ja? Un tad, kad, lai arī viņa nav patīkama, bet es tā kā skaidri saprotu, kādā stāvoklī es esmu, tad tas kļūst tomēr par tādu punktu, kurā realitāte, kādus reālus soļus, kas ir nepieciešami. Jā, tad šīs te mikroprasmes un visas citas lietas, ko mēs mācām, iemāc to ātrāk apstāties, ātrāk atjaunoties, īsākā laikā, un samazinās vainas sajūta, kauns un pašpārmetumu. Jā, jo mēs tomēr strādājam ar to, lai to iekšējo dialogu, kādēļ mēs arī stāstam par tiem iekšējiem procesiem, ka es domāju, man ienāca prātā, ka varbūt vispār cilvēki domā, ka izdegšana nav psiholoģisks fenomens. Ja? Ka tas ir, piemēram, slikta darba organizācija. Ja? Protams, slikta darba organizācija var palīdzēt cilvēkiem nonākt līdz izdegšanai. Bet šeit ir tik daudz to iekšējā dialoga aspektu, tik daudz tādu mūsu pašu iekšējā mikroklimata attiecības, ja, ar sevi un ar to veidu, kādā mēs strādājam, ka tas ir psiholoģisks temats. Jā, un tas ietilps šajā pašregulācijā. Tad pašregulācija nervu sistēmas līmenī un pašregulācija psiholoģiski. Ja? Un sākās ar šo sevis apzināšanos un pamanīšanu. Tad ne katram šis kurs būs piemērots. 8 nedēļu. Teiksim, ja jums ir tāds izsīkums, ka pat tāda maiga struktūra, ka man ir jāpiedalās kaut kur, tas jau ir pa daudz, es vienkārši gribu tikai gulēt zem segas, tad tas nederēs. Ja ir vajadzīgs akūts individuāls atbalsts, tad kādreiz ir tas izmisums un varbūt tā nervu sistēmas izsīkums tik liels, ka tās emocijas plūst pāri un es nezinu, ko iesākt. Ja? Un mēs esam ar daudz cilvēkiem šādiem tikušies, un tad tas kursa formāts arī varbūt nav tik piemērots, lai gan mēs arī individuāli atbalstam. Ja vajadzīga ārstēšana vai gultas režīms. Ja? Un dažreiz tas pat tiešām tieši tā arī ir, ja? Ka ir vajadzīgs gultas režīms un kad ir vajadzīga rehabilitācijas klinika. Jā. Un Latvijā, paldies Dievam, ir šāda iespēja, jūs varat ar ģimenes ārstu runāt un ir noteikti veidi šī diagnoze, kas izdegšana ir arod slimība. Mūsdienās. Ja? Tas nozīmē, protams, tur ir kaut kāds process, kā pie tās diagnozes tikt, bet tas nozīmē, ka jūs varat dabūt slimības lapu pusgada garumā, kā arot slimību. Jā, un ja jūs vajag ātru risinājumu, tad 8 nedēļu kurs arī nederēs. Bet ja jūs vēl funkcionējat, strādājat, darat visu kaut ko, bet par augstu cenu, ir tādā, esat
ar sākostiem zobiem. Jā. Ja nogurums un spriedzi nepāriet, ja ir grūti apstāties, vakarā jādomā par darbu, nevarat aizmigt, kreņķējieties no rīta, visas tās domas jaucās pa galvu. Ja jūs visu laiku tādu izjūtat šo te prasību spiedienu gan ārējo, gan iekšējo, un ja jums gribās tādu pakāpenisku atgūšanās ceļu, tad šis kurs jums varētu noderēt. Tad mēs piedāvājam strukturētu, pašregulācijā balstītu atjaunošanās programmu. 8 nedēļu garumā ir skaidrs, kas jādara pa dažādiem līmeņiem, atkarīgi no tā. Cik daudz spēka? Jā, jums ir. Nu, lūk, kursā ietilpst 8 tiešais semināri, dažādi vingrinājumi, mazliet ieskatījāmies šodien ieraksti, jā, tad gan tas 2 mēnešu laiks, kas ir kursā, un pēc tam vēl 100 dienas jūs varat skatīties un savā tempā. Nu, mēs esam šie te psihologi, kas to atbalstu sniedz visu to kursu laiku. Vēl dāvaniņā viena video lekcija, kas ir tieši par nervu sistēmu, un kā tur meditēt, ja tā nervu sistēma ir trauksmes daudz, tieši tā ir tā specifiskā lekcija. Lietot miervidi, ja neesat redzējuši, tad mums ir mobila aplikācija, kur ir audio meditācijas. Varat jau šodien paskatīties gan Apple Store, gan Google Play. Tur var bez maksas tādas īsas audio meditācijas paklausīties. Un arī kursa laikā mēs piedāvājam individuālu konsultāciju. Nu, lūk, ko mēs nesolam, tad nebūs ātrs rezultāts. Čik nevar notikt ar izdegšanu. Nu, nebūs motivēšana no ārpuses, nu tā ka nu, beidz, jā. Saņemies. Dari. Tu vari. Jā, nu aiziet. Tāds, Šo mēs nedarīsim. tur jums jāiet citiem kursiem. Mēs arī nesakām, ka mēs tā, ka jūs ķersimies klāt un salabosim. Tātad perfekcija, jā, ka tev tas jāizdara. Un arī mēs nespiedīsim jūs mainīties, jo faktiski tas stāsts ir par kaut ko citu, un es ceru, ka jūs sapratāt šīs te lekcijas laikā, ka stāsts ir par pašreglāciju un faktiski iet savā tempā. Un atļauju sev atpūsties un atslābināties, nevis saņemties un doties sakostiem zobiem uz priekšu. Jā, un mēs sāksim pēc nedēļas, tā kā ja šis temats jūs uzrunā, tad mājaslapā izpētiet šo te kursa programmu. Nu, lūk, un tas, ko mēs tagad piedāvājam, ir atbildēt uz jūsu jautājumiem, tāpēc mēs izslēgsim ierakstu. Paldies tiem, kas Zoomā skatījās, paldies tiem, kas YouTube skatījās, un ja tie, kas YouTube'ā grib uzdot jautājumus, es skatos, ka vietiņa Zoomā vēl ir, varat pievienoties Zoomam. Paldies!